Šīs nedēļas sākumā Talsos Lielajā ielā 22 tika uzsākti darbi pie tautā sauktās kaķu mājas demontāžas. Tiem, kas savās ikdienas gaitās devās garām Talsu tautas namam pa Lielo ielu, varēja redzēt, kā tiek demontēta tautā sauktā kaķu māja. Ēkas stāvoklis jau daudzus gadus ir atzīts par vidi degradējošu. Ēka bija sliktā stāvoklī, tā maigi sakot. Var teikt, bija degradējušs stāvoklis, kas bojā ainavu, visu vecpilsētas zonu. Nesošās konstrukcijas bija deformējušās, nosēdušās, pamati izdrupuši. Otrā stāvā grīdas bija jau nosēdušās. Tas tikai loģiski, ka ēku bija nepieciešams nojaukt. Kopš 2003. gada Talsu novada būvvalde saziņā ar ēkas īpašniekiem ir centusies rast risinājumu ēkas sakārtošanā. Tā kā gadiem ejot īpašnieki risinājumu nebija atraduši, 2014. gadā būvvalde pieņēma lēmumu ēku kvalificēt kā vidi degradējošu, kas nozīmē to, ka paaugstinājās nekustamā īpašuma nodokļa likme. Bet īpašnieki nekāds tālāks darbības nedarīja ēkas sakārtošanā. Līdz ar to 2015. gadā būvvalde atkārtot apsekoja, sastādīja atzinumu un uzdeva ēkas īpašniekiem vēl vienreiz ēku sakārtot vai nojaukt. Pretējā gadījumā tiks administratīvi sodīti vai arī tiks veikta piespiedu nojaukšana. 2015. gada vasarā tika iesniegta būvniecības iecer ēkas nojaukšanā. Jau šī gada sākumā pēc pilna būvprojekta iesniegšana ar visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem un projekta akceptēšanas darbi šajā nedēļā jau tika uzsākti. Par to, ko īpašnieki ar šo teritoriju plāno iesākt nākotnē, ziņu nav. Taču ņemot vērā Talsu pilsētas zonējumu, jāņem vērā, ka būvniecības iespējas būs ierobežotas. Lielā iela 22 atrodas jauktā centra apbūves teritorijā, kur iedalās divos apbūves veidos – dzīvojamā apbūve, zem kuras ietilps dzīvojamā ēka, nelielas daudz dzīvokļu ēkas, vai publiskās apbūves teritorija, zem kuras ietilps tāda galvenās būvniecības apbūves veidi kā biroja ēkas, tirdzniecības un pakalpojuma ēkas, turisma iestādes, izglītības iestādes un citas. Pagaidām būvprojektā ir paredzēts veikt teritorijas labiekārtošanas darbus. Tad jau atkarīgs no īpašnieka, ko īpašnieks būs paredzējis, un tad jau iesniegs atkal būvniecības iecer tālākai būvniecībai. Bet visam pamatā arī kultūras pieminekļu inspekcija. Bez viņas saskaņojuma šeit neko darīt nevarēs. Daļa no ēkas nojauks Sijā e-būvvadība. Darbus paredzēts veikt 2 nedēļu laikā. Kristīna Frēmane, Girts Grenevics, Talsu televīzija.